Čau visiem! Nezinu, kā būs ar skaņu, bet šī video tēma Eiropa mūs nesaprot un nesapratīs. Runa ir par dīzeļu vīlēšanu un līdz tādai pakāpei, kad mašīnu vairs nav iespējams redzēt. Instagramā mums ielikts reels, kuram šobrīd ir pāri 700,000 skatījumi. 700,000, tas ir kosmos. Priekš mums tas ir vienkārši ārprātīgi liels cipars un ļoti daudz komentāri par to visu, ko viņi redz. Un te man tā rodas sajūta, ka, šāda veida dīzeļu vīlēšanu saprot reti kurš. Principā šādu dūmainību un jaudas sasniegumu, kas ir, piemēram, Kristapam no 130 zirgiem pumpadūzi uz 330, kas ir divreiz vairāk, trīsreiz, principā, vairāk nekā no rūpnīcas šis dzinējs nācis. Tas ir, manuprāt, liels sasniegums, ja tā to varētu teikt. Protams, ir kur augt un var sasniegt vēl vairāk, bet tomēr tie 333 zirgi. Un tas dūms, ko mēs redzam, ir liels, un mēs viņu redzam tik lielu, pirmkārt tāpēc, ka tā ir gandrīz vai slēgta telpa, kur nav vēja kustība, gaisa kustība, un līdz ar to tas dūms viss paliek tajā telpā, un līdz ar to ir traki. Es pieļauju, braucot pa šoseju, ja Kristaps iemīt pedāli grīdā, tad tas dūms neizskatītos tik traks. Būtu liels, bet ne tik traks. Un visos tajos komentāros sākās runas par to, ka sūdīgs čips, principā par to, ka sūdīgs čips, lamata, tolmets un tam līdzīgi. Tie komentāri pārsvarā nāca no ārzemniekiem. Un tad man sāk likties, ka tie latvieši ir vienīgie, kas bļauj kvēpos ir spēks, un pārējie eiropieši vai amerikāņi pat saka, ka tā ir pilnīgākais sūds. Un principā, cik es sāku saprast, ka vairāk tie eiropieši vīlē benzīna dzinējus, un viņi tajos vairāk saprot, pat vairāk varētu būt, ka saprot jēgu un saprot, kā benzīna dzinējs strādā, un ļoti reti kurš saprot, kā tā dīzeļa būtība strādā. Pie tam, atceramies, tas ir pumpa dūzis, tā nav kaut kāda supermoderna sistēma, ja mēs runājam tieši par degvielas iesmidzināšanu. Ja mēs pie tam vēl runājam par manu dīzeli, kur 1.9.1Z ar 90 zirgiem stokā un arī bez mazliet 3x lielāka jauda, gandrīz 3x2 stabili, 2,5 reizes lielāka jauda, attiecīgi 211 zirgi. Un dūmainība nav tik liela kā Kristapam, bet ir liela. Protams, tas man ne līdz galam patīk, bet par to varbūt vēlāk parunāsim. Un līdz ar to es saprotu, ka Eiropā šādus gājienus īsti ne līdz galam saprot. Īpaši, manuprāt, kas ir tālāk no Polijas. Principā poļi varbūt vēl pēdējie, kas vīlē tā riktīgi dīzeļus, un kas saprot, ka dūmainībai jābūt, un ar to viss ir daudz maz kārtībā. Latvieši atkal dalās vairākās daļās, tie, kas ir benzīna fani, benzīna vīlētāji un dīzeļa vīlētāji. Tur attiecīgi atkal domas dalās. Bet, tad sākās tie visi komentāri par to, ka, jā, sūdīgs čips, teorētiski grūti teikt. Varbūt man gan liekas, ka pie tiem 330 zirgiem varbūt tas dūms ir par lielu, jo teorētiski kas viņu veidot degviela un turbīna principā. Ja turbīnai viss ir kārtībā, viņa nedzina ekstra eļu un tam līdzīgi netaisa dūmainību, tad kā visi runā, ideālā attiecība tas ir degviela ar gaisu. Ja degviela un gaisa ir pareizās proporcijās, tad dūmainības nav, un tad te visi bļauj, ka degvielas ir par daudz, gaisa ir par maz, un attiecīgi vienkārši to pa izpūtē līst ārā litriem degvielas. Teorētiski tā ir, bet te mēs skatāmies atkal citu aspektu. Mēs paņemam to aspektu, ka, ja šādus uzlabojumus taisītu, pieņemsim C6 Common Railu, kas ir kaut kāds jau facelifts, pieņemsim, vai C7 vai B8, kur tā degvielas sistēma krietni vien advancētāka un saprotamāka un modernāka, kur var
regulēt bišķiņ korektāk. Un pati tā iesmidzināšana, kā tas notiek savādāk, līdz ar to es parunāju tieši pirms šo video taisīju ar čipotāju, neteikšu kuru, bet viņš arī piekrita pirmajam, ka Kristapa dūmainība ir par lielu, attiecīgi man arī visticamāk. Par to mēs vēl parunāsim ar čipotāju, kaut kad gan jau braukšu pie viņa un regulēsim tā, lai būtu mazāks dūms, jo man jau benzīna dzinēji sāk uzrunāt un man nepatīk tas lielais dūms, kas ir. Un otra lieta, jā, dūmainība ir par daudz, un tas, ka tiešām, ja pieņemsimies paņemtu Common Railam lielāku turbīnu, intercooleri, es nezinu, kā tur ir ar sprauslām, jo sprauslām, cik es saprotu, Common Railam ir ļoti liels resurs. Bet, pieņemsim lielāku degvielas spiedienu vispārējo, pat tad var saregulēt tā, ka tā dūmainība ir vai minimāla vai vispār nav. Līdz ar to mēs šo dūmainību noveļam mēs varam novēlēt divām lietām. Pirmā tā ir aizvēsturiska degvielas sistēma. Ja mēs runājam par manu sūkņa motoru, kas ir 1Z, tur vispār ir sūknis, kurā tu regulē degvielas padevi un ar programmatūru, tur turbīnas spiedienu. Un, attiecīgi, jo lielāks turbīnas spiediens, jo vairāk viņš, manuprāt, arī iepūš gaisu un, attiecīgi, vairāk patērē degvielas, un teorētiski, ja vairāk tiek patērēt degvielas sadedzināta, tā, attiecīgi, dūmām vajadzētu būt mazākam. Jāstāsta, bet, kopumā es saprotu, ka šo visu procesu neatbalsta Eiropieši, un to nesaprot. Un tad bija komentāros par to, ka, manam tur, es nezinu, 2010. gada tur Škodiņai, tur uzčipoja, dabūja tur tik un tik zirgus un vispār nav dūmainības. Te mēs atgriežamies pie tā sākotnējā, ka šobrīd šīs jaudas ir sasniegts ar vecām degvielas sistēmām, ar sistēmām, kas iesmidzinās pa vecam. Pumpedūzim, ja es pareizi saprotu, pumpedūzim katra sprausla ir savs sūknis, principā. Ja sūkņa motoram ir uz visām 4 sprauslām viens sūknis, kas taisa šo degvielu, tad pumpedūzim ir katrā sprauslā savs sūknīts, viņiem nav atsevišķi milzīgs sūknis, un šādā veidā tiek padota degviela. Kur pretī jaunākām sistēmām jau tur ir bišķiņ savādāk. Es precīzi nepastāstīšu, kā, neesmu pētījis, var komentāros droši ierakstīt to, ko es šeit runāju, jo varbūt es ļoti daudz kaut ko jaucu un stāstu vispār aplamības. Jūs komentāros droši varat labot mani, stāstīt un izteikt savas domas, bet jautājums, cik mēs ilgi tā varēsim dīzeļus vīlēt, tā, ka mēs varam savīlēt dīzeli ikdienā braucot bez mazāji uz full power un, ka tev tur dūmu muteļi nāk ārā, un pirms tehniskās tu vai izdari dažas manipulācijas ar dzinēju vai ar softvēru un tev bez mazai dūmainība ir 0,01. Cik mēs ilgi tā varēsim braukt? Tāds ir jautājums. Un šis jautājums uzdod man to vēlmi pāriet uz benzīna dzinēju, uz 1.8 turbo. Par to es nezinu, vai es to izdarīšu vai nē, vai es drīzāk, kā jau iepriekšējos videos minējis, ka drīzāk domāju par mašīnas pārdošanu nekā vēl kaut ko te darīt. Bet tas ir atkal pilnīgi cita tēma. Es atkārtojos, jūs mani varat labot visā šajā, un es nepārmetu pilnīgi nevienam neko, ne čipotājiem, kas taisa, piemēram, podniekam šo čipu, vai arī man tas pats cilvēks. Pilnīgi neko nepārmetu, un es saprotu, ka no šiem vecā tipa iesmidzināšanas sistēmām tu baigo tādu jaudu un bez dūmainību tu nepanāksi. Pirmkārt, ko dara degviela, vismaz mūsu vecajos dzinējos, tas ir jo vairāk degvielas, jo attiecīgi kā man stāstīja, ka vairāk degvielas, tas arī dzēsē dekameru un neļauj te dekamerē, bet tur izkūst vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to no vienas puses kaut kādam dūmam jābūt, lai dzēsētu dekameru. Ok, ja mēs pieliekam šo dūmu dekamerē, bet teorētiski vajadzētu būt tā, ka tev čipojot mašīnu, regulējot, tev ir gaiss,
Un jo lielāks intercoolers, jo pat lielāks nevienmēr, bet jo tev ir labāks ar labākām šūnām šis intercoolers, viņš dzēsēja gaisu pienākošo. Jo karstāks gaiss, jo tas ir mazāk blīvs. Jo augstāks gaiss, jo blīvāks, jo, teiksim tā, vienā saujā var saiet vairāk gaisa no sērijas. Un attiecīgi tu šo augsto gaisu arī vairāk padot turbīnai. Un tad turbīna atkal var foršāk pūst. Un tu šo visu gaisu sakalkulē ar nepieciešamo degvielu, pierēķini klāt to nelielo dūmu, lai, piemēram, piedzasētu šo degkameru, un tev vajadzētu būt minimālam dūmam. Un tad ir jautājums, kāpēc tā nav? Mēs atkal varam novēlēt visu uz vecām mašīnām, ka, protams, dzinējs pats par sevi ir vecs un viņam ir dūmainība tāpat, vai sprauslas nav riktīgas, vai tāpat ir turbīna dzen papildus šo te eļļu, veidojot dūmainību. Kurš tas variants ir? Bet pēc teorijas ideālā kombinācija ir degviela un pareiza kombinācija degviela ar gaisu. Otrs, kāpēc, pieņemsim, vairāk lai degviela, tāpēc, lai būtu apakšas. Tā kā, pieņemsim, tev ir milzīga turbīna, tur 3 litrīga, tev to būstu kaut kur pie 1,5, 2,5 apgriezieniem, pat varbūt tev nekāda būsta nebūs. Un attiecīgi, lai tev tā mašīna nebūtu galīgi gausa, nu tā, ka tu esi bez mazai, tu līdz 2,5 tūkstošiem apgriezieniem brauc ar atmosfērisko dzinēju, un tad tev ieslēdzās turbīna, un tajā brīdī tev ir turbo dzinējs, tad tu salē vienkārši vairāk degvielas apakšās, tad tev ir kaut kāda veida jauda, un tagad tev ir turbīna, pieslēdzās, tad attiecīgi pazūda šī te dūmainība. Jo tas liekā tā visa degviela tiek samaisīta jau vairāk ar gaisu, jo turbīna iepūš. Un, pieņemsim, sev es novēroju tieši to pašu, ka, pieņemsim, tad, kad tu dzenies līdz kaut kādiem, tur, pieņemsim, 3 apgriezieniem, tev ir dūms, un pēc tam, kad tu ilgāku laiku jau pabrauc, pieņemsim, ar šādiem apgriezieniem, tad tev tā dūmainība, principā, minimāla vai nav vispār. Tā kā, jā, man tāda domas radās ar šo visu. Es atkal saku, es nepārmetu nevienam čipotājiem neko, jo tomēr perfektu čipu, lai dabūtu ar minimālu dūmainību, maksimālu jaudu vispārējo, tu nevari aizbraukt šodien kaut kur, un pēc stundas tev ir gatavs čips vai pēc pusotras. Tev, principā, tam cilvēkam ir jāpavada bez mazai diena ar mašīnu, jābraukā, jātestē, jāskatās, jāmaina šīs te mainīgās vērtības. Attiecīgi mums arī šīm vecajām mašīnām šīs mainīgās vērtības, manuprāt, ir krietni vien mazāk. Principā tu nevari manam sūkņa motoram bez, manuprāt, degvielas padeves, kas ir sūknis un turbīnas spiediens un gaiss, tu bez šī visa, principā tās ir 3 mērvienības, varbūt ko tu vari mainīt, es tā pieļauju. Atkal jaunākā mašīnā visticamāk tur ir vairākas šīs te vērtības, ar kurām tu vari spēlēties un panākt šo minimālo dūmainību. Tā ir mana teorija. Jūs man droši rakstat komentāros, ko es te muldu pareizi, nepareizi, bet varbūt es arī nepareizi izsakos, man doma ir pareiza, bet es nepareizi izsakos, tā arī var gadīties. Lūk tā. Tāpēc man ar šo visu ir liels tāds, jā, man likās pēc šiem sākumā, ka šo video ieliku rīlos, man likās, ka tur būs, ķipā, smoke is power or something like that. Realitātē pilnīgi visi saka, ka baigie mēsli. Ko pašu arī Kristaps no vienas puses teica, un arī laikam Kristapam Lamberts, ka ar to setu, kas viņam ir teorētiski, tur 333 zirgi ir par maz, ka tur vajadzētu būt vairāk. Attiecīgi, varbūt Kristapam pašam kaut kas nav tur līdz galam atzinēja, ko viņš pats tā kā nosacīti pieļauj šādu varbūtību, vismaz cik es sapratu. Jā, tāpēc mums turpat tur Dino dienā bija čalis, kurš vienkārši sametis arī, manuprāt, arī tas bija AFN motors, iemetis iekšā vienkārši sūkni, liels sprauslis, lielu turbīnu, bez nekādas regulācijas, viņam bija 147, 157 zirgi un vienkārši dūms gan arī kā Kristapam. Nu, tāpēc, jā, par šo es aizdomājos, cik mums ilgi
ļaus šādi darīt. No otras puses, atkal šī dūmainība, tā nav tāda, tā nav dūmainība dēļ tā, ka ir beigta mašīna. Tā dūmainība dēļ tā, ka šai dzinējam ir palielināta jauda. Ja tu redzi, piemēram, pa ielu braucot kaut kādu Opel Zafira, kuram tur 2-litrīgs, laikam, dīzels vai kas, viņam tur 2 dūmi veļās ārā vienkārši kosmosā, vienkārši tukšgaitā. Jā, viņš ir beigts motors, tur kaut kas nav riktīgi. Tad, kad, piemēram, es varu mēģināt aizstāvēt dīzeļvīlētājus, kad tev ir šāda mašīna un tev dūms ir principā uz boostu, uz jaudu, mans GoPro neizturēja karstumu un svelmi, tāpēc es pārēju ātri uz telefonu, pabeigšu sakāmo. Respektīvi, ka šāds racing dūms, ja tā mēs varam devēt, nav tik slikts, kā vienkārši beigts dzinējs. Beigtas praustas vai kaut kas tam līdzīgs. Nedaudz aizstāv mūsu vīlētājus, ja tā to varētu teikt. Tāpēc interesanti, visnotaļ interesanti, bet fakts, ka jaunām mašīnām tu vari ielikt lielāku turbīnu un visu kaut ko citu, tiem pašiem C6, jaunākām BH, Audi, dajabkam, un labi saregulējot, tev dūms principā nebūs. Tu vari to pašu DPF dzīvot, un tev tur viss būs kārtībā. Tā kā tā. Šodien mums ir izbrauciens uz Kuldīgu, jā. Pirms izbrauciena es te nelielu video ierunāju, man principā pēc stundas jau jābūt Ksenokajā Priedēnas ielā. Tā kā tas laikam arī bija viss. Nokomentējiet, pasakat, ko jūs domājat. Varbūt es vienkārši muldu, tukšā muldēšanā un kaut kāds sūds. Vēl vienu šādu video gribētu uztaisīt par DPF-iem un par jaunajām normām, kas stāsies spēkā. Cik daudz jābaidās mums par to. Vajag tādu video? Nevajag. Arī uzrakstiet komentāros. Labi, pagaidām tiekās. Čau!